No zemes gala es saucu tevi savas sirds tvīksmē, pacel mani uz klinskalnu, kas augstāks par mani, jo tu esi mans patvērums, stiprs tornis pret ienaidniekiem, saka Dāvids 61. psalmā 3. un 4. pantā. Mums ir liels prieks atkal tikties ar jums, dargie klausītāji, skatītāji. 26. raidījumā mans aktuālais jautājums, mums ir prieks pēc ilgākas pauzes saņemt jaunus jautājumus un pulcēties šeit sastāvā, kas mums ir ierasts. Mums kopā ir Sveicināti. Avo, Rīgas 7. draudzes mācītājs un arī Raivis. Sveicināti. Jā. Un kā jūs, brāļi, jūtaties, kad bija tāda pauze un pēkšņi ir ienākuši jautājumi? Ļoti labi. Ļoti labi. Atkal ir iespēja. Atkal ir iespēja kaut ko pārdomāt, iespēja censties iedziļināties jaunos jautājumos. Jā, tas bagātina noteikti mūs, un mēs ticam, ka bagātinās arī klausītājus, ne tikai tos, kas uzdeva, bet arī citus, un rosinās arī uzdot jaunus, aktuālus, ar mūsdienām saistītus jautājumus, kas var mūs tiešām visus vest tuvāk Dievam un skaidrību ieviest lietās, kas mums ir svarīgas. Un šodien mums būs 3 jautājumi mūsu raidījumā par cilvēka orgānu naudu ziedošanu, par to, ko nozīmē ēst Kristus miesu un dzert viņa asinis, un 3. jautājums – adventisti un pēdējo dienu misija. Un vēl Zinta un Ilze uzdod arī jautājumu par kremāciju, bet to mēs neaplūkosim, jo mēs to esam jau apskatījuši mūsu 10. raidījumā, kas ir atrodams mūsu YouTube kanālā, 2020. gada 28. oktobra raidījums, un zem šī raidījuma ir atsauce arī, un tur var nospiest konkrētu laiku, kur ir jautājums par kremāciju un viņu noskatīties. Bet pirms mēs sāksim aplūkot šos jautājumus, mēs kā parasti arī lūksim Dievu kopā ar Raivi. Mīļais debes Tēvs, pateicība Tev par šo rītu, ko Tu esi dāvājis mums no jauna, un kad mēs varam būt kopā, lai atverot Tavu vārdu, varam pārunāt un dalīties, ko Tu esi atklājis mums pētot un iedziļinoties šajos jautājumos, un arī vēlamies lūgt Tavu svētā garu vadību, lai Tu esi klātesošs un arī palīdzi mums kopīgi rast šīs atziņas, kāds ir Tavs prāts, un arī šiem cilvēkiem, kas ir uzdevuši šos jautājumus, rast atbildes Tavā vārdā, un arī palīdz mums katram vērsties ir jautājumi pie Tevis Tavā vārdā, kur mēs varam saredzēt šīs atbildes un padomu no augšienes, kā Tu esi atstājis cilvēcei. To lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Pirmais jautājums ļoti interesants. Es teiktu, uzdod viņu mums Zinta. Un viņa prasa, vai adventistiem ir kādas morālas un ētiskas nostājas attiecībā uz cilvēka orgānu un audu ziedošanu pēc nāves. Un vai Bībele par to runā? Kā tas ir? Vai Bībele vispār kādreiz saka tā? Bībelē ir atrodams atbildes uz visiem mūsu jautājumiem. Tā mācītāji saka, tāpēc es prasu tev, Avo, kā mācītājiem. Jā, protams, ja mēs skatāmies tieši šo jautājumu, tad konkrētas atbildes Bībelē uz to nav. Vai ir pieļaujama, vai nav pieļaujama transplantācija, un orgānu ziedošana, jo tajā laikā, kad Bībele tika sastādīta, nebija nekas tam līdzīgs, kaut kādas mazas ķirurģiskas iejaukšanās jau bija, un daudz agrāk bija, un kad mēs lasām, tāpat apgriezīšana, tā jau arī ķirurģiski iejaukšanās. Jā. Arī šodien tā ir operācija. Tā arī šodien skaitās operācija, jā, bet par orgānu transplantāciju, tātad no viena cilvēka citam, par to nekas nav minēts. Bet mēs kā adventisti, protams, mēs vadamies pēc bībeliskajiem principiem, kas ir. Ja? Jo, nevar Bībelē būt pilnīgi visas konkrētas atbildes, tad jau Bībele būtu enciklopēdija. Pat ne enciklopēdija, tā ir tāda grāmata, kas būtu nepaceļama vienkārši cilvēka spēkiem, tik milzīga grāmata, lai sniegtu visas atbildes, bet Bībelē ir atrodami principi, pēc kuriem vadīties un tad arī izprast
vai tas ir pieļaujams vai nav pieļaujams. Un adventistu draudze šajā jautājumā vadās pēc tāda principa, ka tā tomēr ir cilvēka dzīvības glābšana. Tā ir iespēja dot cilvēkam, kuram ir kāda nopietna kaite, vēl kādu laiku padzīvot. Un Bībele jau ir, visa Bībele ir jau vērsta uz to Dieva mīlestības atklāsmi, un viena no tām Dieva mīlestības atklāsmēm ir tas, ka dot cilvēkam dzīvību. Jā. Raivi, ko tu varētu teikt par to Bībeles principi, kādi vēl attiecībā uz šo transplantāciju, ko vispār Bībele saka par cilvēku ķermeni un kas tas ir? Tur ir divas lietas, kur mēs varētu. Viena lieta pēc būtībā, ja cilvēks nomirst, kāds ir viņa stāvoklis, kas notiek ar viņu organismu, vai pēc nāves stāvoklis, un kad, ja mēs saprotam, ka Dievs radīs, ja arī cels augšā, tad tas viss tiks radīts jauns, tad tur arī mēs zinām šo procesu, ka tur viss satrūd, kā rakstīts, paliek par putekļiem pārvēršās, tad būtībā saglabāt neko nevar. Otra lieta varbūt vēl ir viena lieta, kas tiek izcelta, kad kad jūs iesakat svētā gara mājoklis, tad nozīmē, šeit nenozīmē burtiski šī miesa, bet garīgi arī šīs atziņas, vai ka cilvēkam ir jāsaglabā skaidra izpratne par to, un savu ķermenis ir jāsaglabā tā, lai viņš būtu pagodināts, Dievu var pagodināt dzīves laikā, un arī, ja ir tādas iespējas, kad mēs varam dzīvību, cits cilvēks atdodams Jēzus, kad atdeva savu dzīvību, viņš atdeva visu, un viņš arī zināja, ka viņam tiks šī augšamcelšanās notiks. Kaut gan arī viņa rētas mēs redzēsim, kas būs paliks mūžīgi, bet turpretī apsolīts tiem, kas ir šajā pasaulē ar dažādām vainām, vai kā viņi tiks dziedināti, viņi būs pilnīgi. Tā pilnība, tas nozīmē, ka tiks atjaunots pilnīgi jauns, kaut kas skaists, un tad tas nav tik svarīgi mums šodien saglabāt, lai mans ķermenis būtu, lai es neko nevienam, lai es saglabātu, bet lai es varētu ziedot, lai es būtu gatavs arī dot kaut ko citam. Tas arī tāds princips parādās. Jā, un tie principi jau, protams, arī Dieva vārdā ir atrodami. Viens no principiem, ko Jēzus saka, Jāņa evaņģēlī 15. nodaļas 13. pants, nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, ja kāds savu dzīvību nodot par saviem draugiem. Ja. Šeit pat Jēzus runā par to, ka atdot dzīvību par saviem draugiem, bet ja mēs runājam par transplantāciju, šeit ir divi veidi, kad dzīvs cilvēks bieži vien, piemēram, tēvs vai māte savam bērnam ziedo, piemēram, nieri, vai daļu aknu un tam līdzīgi. Un otrs veids ir, kad pēc nāves, kad pēkšņi kādā traģēdijā iet bojā kāds cilvēks, kurš ir bijis pilnīgi vesels un viņa orgāni varētu būt par glābšanu kādam cilvēkam, kuram konkrētais kāds orgāns nedarbojās. Un Salamans arī raksta tādus vārdus, Salamana pamācība 3. nodaļas 27. pantā. Neliedzies labu darīt tik vienam, kam tas nepieciešams, jo tavai rokai Dievs piešķīris visu, lai tā to darītu. Jā. Man liekas, šeit mēs varam saskatīt šos principus, ka ja ir tā iespēja, tad jādara viss iespējamais, lai palīdzētu kādam cilvēkam. Un tā skaitā, ja mūsu ķermenis vai kāda mūsu aizgājušā piederīgā ķermenis var, un viņa orgāni var glābt kādam dzīvību, tas ir žēlastības akts, tā to var noteikti pateikt. Jā, vai ir kādi, varbūt tādi ētiski jautājumi, bibliski ētiski, kristīgi ētiski, kas varētu būt, kam jāpievērš būtu uzmanība, domājot par šo jautājumu, transplantācijas jautājumu, kaut kas tāds, kas varbūt nebūtu pieņemams, ja kas būtu jāapsver, vai esat par to domājuši? Es domāju, viena lieta noteikti, šodien medicīna ļoti tālu attīstās, un daudz lietas notiek. Viens kaut vai šodien arī modernīta kā dzimumaiņa vai kas tam līdzīgs. Es domāju, ja Dievs ir plānojis un ir jau tas ielikts, tad mēs cilvēkam nav jāiejaucās tādā nozīmē. Un vēl dažādi varbūt tās tiek iespējas, kas tālāk jau
iejaukties. Tas ir cits atkal tēma noteikti par to, kad ir iespējas varētu tagad jau pateikt kaut kāds raksturiezīmes vai cilvēki iejaukties šīs DNS tā, lai noteikti jau nākotnē kādu būtu bērnam, tas zinām, vai matkrās vai kas tam līdzīgs, jau aiziet tik tālu. Tas būtu pāri tām robežām, ko Dievs ir ielicis. Tātad ģenētiskā līmenī kaut kādā iejaukšanās vai dzimuma maiņa, ko Dievs ir radījis vīrieti un sievieti, tas, protams, no kristīgās ētikas viedokļa nav atbalstāms. Nē, tas nav. Jā, un, protams, nav atbalstāms orgānu tirdzniecība. Ja mēs runājam par transplantāciju, tad tas tur jāņem, mūsu visas medicīnas iestādes ņem vērā, ka tas ir ziedojums, jebkurā gadījumā, jebkurš orgāns tas ir ziedojums. Par to netiek maksāts neviens cents. Ja? Bet mēs zinām, ka arī ir tas melnais tirgus, ja, kad cilvēki tiek pat nolaupīti, ja, un viņu orgāni tiek tirgoti melnajā tirgu, jo tās rindas uz to transplantāciju un tās vajadzības ir milzīgas, ja, un ļoti daudz cilvēku nesagaida šīs rindas, un tāpēc tas kaut kādā veidā arī rada šo vidi, ka veidojās arī šis melnais tirgus. Bet, pieprasījums vai vajadzība lielāka nekā piedāvājums. Jā, un līdz ar to, bet mūsu slimnīcas medicīnas iestādes pieturās pie šī ziedošanas principa. Tātad, ja kāds piedāvā tev naudu vai man par to, kad es varētu kaut ko ziedot, tad tas būtu neētiski. Tas ir ētiski nepieņemami, jā. Un mums kā adventistiem, mums ir diezgan daudz medicīnas iestāžu. Adventistu draudze, viens no tādiem pamatvirzieniem ir medicīnas kalpošana, cilvēku veselības uzlabošana, kas arī sekmē to, ka cilvēks ilgāk dzīvo. Ja? Un viens no virzieniem, kur adventisti tiešām ir gājuši un spēruši tiešām lielus soļus, tas ir tieši transplantācija. Mums ir medicīnas iestādes, kurām ir ļoti liela pieredze, jau vairāk kā pusgadsimta pieredze orgānu transplantācijā, un, piemēram, Loma Lindas universitāte Amerikā, Kalifornijā. Tas ir pasaulē vadošā slimnīca pasaulē, kur transplantē sirdi zīdaiņiem. Jā, labākas slimnīcas faktiski pasaulē nav. Priekš zīdaiņu siržu transplantācijas ir arī citas mūsu medicīnas iestādes, piemēram, ir līderi arī aknu transplantācijā, un kā tas viss tiek attīstīts. Kur tā atrodas? Meksikā, jā. Viņiem 8 gadu laikā 600 aknu transplantācijas ir. Wow. Un viņiem tas mērķis ir vēl vairāk sasniegt. Jā, tad mēs... Interesanti, es palūkojos vispār par šo jautājumu, ko var atrast tīmeklī, jā, un ir organizācijas, kas šo jautājumu īpaši popularizē, par to iestājās, viņas rīko dažādas akcijas, kampaņas, pievērš sabiedrības uzmanību tam, kad aicina, lai cilvēki to darītu, būtu gatavi to darīt, un viņiem ir arī, viņu mājaslapā šo organizāciju ir uzrakstītas, kādas ir attieksmes reliģiskajām ticībām pret šo jautājumu. Un bija ļoti interesanti izlasīt, ko saka reliģiskās pārliecības vai ticības konfesijas, ne tikai kristīgās, bet arī citu veidi. Ja, es biju pārsteigts, kad arī, visas musulmaņi, budisti, hinduisti, pat ebreji, ja, un pat Jehovas liecinieki, viņi neiebilst pret šo transplantāciju. Ja? Tā kā visi uzskata to par tādu cēlu palīdzības, jeb ziedojuma veidu, kā tu teici. Ja, ja runājam par tādu attieksmi, ja, reliģisko ticību attieksmi pret šo jautājumu. Un tas ir tā zīmīgi. Un vēl ko es varu piebilst, kad laikam adventistiem tāda oficiāla nostāja nav, kā par citiem jautājumiem, ko mēs esam aplūkojuši. Es izgāju cauri visiem komentāriem, kas man ir pieejami, un tieši šo jautājumu es tādu kā tāds paziņojums vai apstiprināts ģenerāla konferencē, tāds kaut kāds nostājs, jo tas tiek nolikts tā kā individa izlemšanai, bet tas ir tā kā atbalstāms, jeb īpaši mudina uz to arī draudzes vadītāji, kad
tā ir tāda cēla rīcība un žests, lai kad cilvēki to varētu darīt, un tas saskan ar bibliskiem principiem. Jā, tas, ko es atradu mūsu komentāros, ir diezgan daudz komentāru, kas skar cilvēku veselību. Mums ir konkrēts viedoklis, bet tur arī ir atstāts vieta arī pašam cilvēkam izlemt. Tas ir, piemēram, mākslīga apaugļošana, un arī mums ir konkrēts viedoklis par eitanāziju. Jā. Bet tieši par transplantāciju es neatradu. Jā, jo tas skar būtībā cilvēka paša izvēli. Un, protams, šī transplantācija pēc nāves, tur it kā liekas, kas man, es esmu nomirs, lai ņem, ko grib. Jautājums, ko tu pieminēji, kad var arī notikt transplantācija, kāds, kā tu teici, vecāks var ziedot jau bērniem. Jā, tad tas nozīmē, tur jau vajadzīga ir tāda nopietna jautājuma apsvēršana, no medicīniskā viedokļa, kā tu pēc tam dzīvosi, vai tu nebūsi tāds puscilvēks arī, vai tava dzīve nekļūs nepilnvērtīga, tu nespēsi rūpēties par savu ģimeni, darīt to, ko tu darīji līdz šim. Tur ir nopietni tas jautājums jāapsver. Jā. Bet par to, kas saistās ar orgānu ziedošanu pēc nāves, tur es atradu tādu svarīgu lietu no tiesiskā viedokļa, no likumiskā viedokļa, kad cilvēks nav neko pateicis savas dzīves laikā, ka viņš negrib vai ka viņš grib, nav savu gribu izpaudis par šo jautājumu, tad tiek uzskatīts, ka viņš ir piekritis. Tas nozīmē, ka nav jautājumu. Un ja kāds grib pavisam skaidri izteikt savu gribu dzīvam esot šodien par to, vai viņš piekrīt vai nē, ir tāda iespēja tādā portālā e-veselība ieiet iekšā, tur vajadzīgi ir bankas piekļuvs rīki vai arī identifikācijas kartiņā tas elektroniskais paraksts, kas ir katram, kam ir ID kartiņa, viņam ir arī iespēja noformēt elektronisko parakstu, un ieejot šajā e-veselības sistēmā var izvēlēties sadaļu, kur ir personas dati, tur ir orgānu transplantācija. Un cilvēks var noklikšķināt, vai viņš piekrīt, vai arī viņš nepiekrīt. Arī var tā būt, ka cilvēks nevēlas, lai tur pa viņu ķermeni kaut kas notiek, viņš var ieķeksēt, es nepiekrītu. Vai arī viņš var, atzīmēt, es piekrītu, ka man sirdi ņem ārā, bet viensim acis es negribu, lai man izknābā nost. Ja. Tādā veidā tur ļoti smalkas iespējas, un arī tur var atzīmēt, vai es piekrītu, ka manu ķermeni izmanto pēc tam kaut kādiem tur medicīnas studenti nāk un pēta. Ja. Es negribu to, es atzīmēju, nevēlos. Vai arī, piemēram, kad mana šī te orgāna pēc tam sekcija tiek veikta, es arī varu atzīmēt, ka es negribu, lai man ver vaļā un noskaidro manas nāves apstākļus. Vai arī tieši otrādi var atzīmēt, jā, es vēlos, es piekrītu tam. Ja? Tas nozīmē, ka, ja būs šaubas par to, kāpēc es nomiru, tad drīkstēs... Demokrātija. Jā, demokrātija, tieši tā. Tu arī atzīmēji to, kad ir svarīgi saprast, ka tad, kad, piemēram, transplantē, kad izmanto kādu mirušu cilvēku ķermeni, vai traģēdijā kādā vai kur, tad tas viens cilvēks, kurš jau ir miris, viņa orgāni var dot dzīvību vairākiem cilvēkiem. Ja? Vienam sirds, citam niere, citam akna, citam varbūt radzenes pārstādīšana, kas dot iespēju cilvēkam, kurš nekad nav redzējis saules gaismu ieraudzīt. Saules gaismu un kā saka, visu, ko mēs redzam, veselie cilvēki. Tā kā viena cilvēka, miruša cilvēka ķermenis, viņa orgāni, kas ir novēlēti transplantācijai, vairākus cilvēkus var izglābt. Tas ir. Jā, tā kā, ja cilvēkam, ir vēlme izteikt savu gribu, to var izdarīt, ja nav datora, vai nav šie piekļuvis rīki kaut kādi, tie karšu lasītāji, var doties uz pašvaldību klientu apkalpošanas centriem pašvaldībā, vai arī uz kādām valsts iestādēm, kur šādi centri ir, viņi palīdzēs ieiet iekšā atzīmes veikt. Vai arī, ja nav vispār internetbanka cilvēkam vai e-kartiņa, viņš var noteikti to pārunāt ar saviem radiniekiem. Tāds ir tas ieteikums, ja. Es varu pateikt savu nostāju, savu attieksmi, un tad, kad es nomirstu, tad mani radi var teikt, jā, viņš teica, ka viņš vēlas tā, un viņiem ir tiesības to paziņot, un arī tad, tas vai nodoti tiks šie orgāni ziedošanai, vai arī gluži otrādi netiks, ja cilvēks nevēlas, jā. Labi, paldies jums par šo ieskatu,
Un mēs arī iedrošinām cilvēkus apsvērt šo jautājumu un izteikt savu gribu šajā jautājumā, lai būtu skaidrība. Pāriesim pie otra jautājuma, to mums uzdod Ilze, un tas jau ir tāds teoloģiskāks jautājums, un Ilze vaicā, ko nozīmē ēst Kristus miesu, dzert viņa asinis, ko nozīmē palikt Kristū, kā to var izdarīt praktiski. Jāņa evaņģēlijs, viņa atsaucās uz 6. nodaļas Jēzus vārdiem, kas nedzer manu miesu, neēd manas asinis, tam nav mūžīgā dzīvība. Ja? Nu tā. Ko vispār par šo jautājumu mēs varētu teikt, kā to saprast, jo tajā laikā, kad Jēzus šos vārdus pateica, tas radīja lielu krīzi, varētu teikt. Daudz cilvēku teica, viņš ir nedaudz prātā jūtis. Ja? Sašutums bija. Jā, sašutums bija liels, un daudzi atkāpās, vairs nesekoja Jēzum. Daudz mācekļi pat aizgāja, jo bija tur, mēs lasām Bībelē, kad ne tikai 12 bija, bet bija arī 70, ko viņš izsūtīja, ja. Tā kā daudzi no tiem. Sēkotāji bija daudz, jā. Sēkotāji bija daudz, jā, un daudzi atkāpās pēc šiem vārdiem. Tas bija tieši, kā teikt, klupšanas akmens tajā laikā daudziem, jā. Tieši šis jautājums. Tāpēc ļoti labi mums būtu arī ielūkoties, ko tad Jēzus ar to domāja, kur vēl Bībelē par to ir runāts, kur tas ir darīts, varbūt vecā derībā sāksim ar to, kas tad vecā derībā vai kaut kas tāds parādās. Jo Jēzus visu, ko runāja, viņš jau taču atsaucās uz bauslību un praviešiem. Viņš vienmēr teica, rakstīts bauslībā un praviešos. Un viņš nevarēja vienkārši izdomāt kaut kādu jaunu teoriju tagad vai jaunu mācību, kas nav bijusi. Ja? Viņš nāca salikt pa plauktiņiem, var teikt, uzlikt pareizos uzsvarus uz Bībeles patiesību, uz Dieva raksturu atklāsmi. Un vai šis jautājums bija kaut kas jauns, vai tas bija jau kaut kur vecā derībā? Raivi, tu vari sākt. Es domāju, šeit tieši, ja izlasam uzmanīgi to 6. nodaļu, jā. Tad redzam, ka tur notika tāds pašam, man liekas, sākumā pat bija tas notikums, kad viņš pēdināja daudz cilvēkus. 1000. Un iedomājies, tas ir tāds brīvpusdienas pat 1000 vairāk dabūt. Tajā laikā it īpaši. No, jā. Un mēs redzam, kad Jēzus tur tieši vairāk izceļ to nozīmi, kad viņš arī, man liekas, vienā pantā, 26. Jūs patiesi, jūs sekojiet man, tikai dēļ tā, lai jūs paēst, lai justos labi, lai savu labumu. Bet viņš izceļ, es esmu patiesā maize, ne tā. Viņš atsaucās vēl uz to, kas notika tuksnesī. Jā. Īpaši notikums, kad debes manna tika dot Izraēla tautai. Tā bija fiziski uzturēšana Izraēla tautai, lai viņiem būtu ko ēst tuksnesī. Un redzam, kopā skatoties īsumā, es varu pateikt, ka šeit Jēzus vēlējās uzsvērt, kad viņš ir atnācis kaut ko vairāk darīt. Jā. Viņš atnācis šajos pantos, viņš izceļ, ka jums ir jāsako man, jāsaplūst ar mani, manu gribu ir jāuzņemās un jāiet kopā ar viņu. Un tad jūs piedzīvosiet nevis tikai tās svētības skatīties, tās laicīgās svētības, ko viss ilgojas un uzreiz saņem. Kāds labums man būs no tā? Jā, kāds labums būs no tā. Un to viņš ieliek. Un vēl šeit mēs redzam atsauci, ko viņš iestāda īpaši, tas ir svētais vakarēdienas būtībā, ko viņš ieliek, kad būtībā viņš atnāca uz šo zemi, atdeva savu dzīvību, mirdams, atpērkot ar savām asinīm, atpērkot cilvēku grēkus. Un tas nebija iespējams nekādīgi izdarāms. Šeit šie cilvēki, arī šie mācītāji vai kā, viņi saprat formāli, kas ir jāizdara, arī šī svētnīca, kas bijuši, ko viņi pildīja tur. Viņi piedzīvoja to, kad viņi aiznes šo jēru vai izdara, tam tiek izliets asins, grēki tiek piedot, salīdzināšanas dienu gadā, viņi tiek brīvi. Bet Jēzus, tas bija viss tikai kā ēna, ko darīja Jēzus, kad viņš atnāca uz šejienu. Un tāpēc, ja viņi redzams arī šo sašutumu šajos dažos lielajos ļaužu pūlī, kas sekoja, viņi nebija īsti gatavi pieņemt to varbūt viņu visu, kāds viņš bija, bet tās svētības it kā viņi gribēja. Jā, un tas, kāpēc Jēzus tieši tādā veidā atbildēja, ja rakstu mācītāji viņam prasīja pierādījumu.
Mūzes mums deva tuksnesī mannu. Skaidrs pierādījums, izej un redzi, vai ne? Jā, viņš deva mums mannu ēst, to fizisko maizi, jā, un tagad pierādi, ka tu esi kaut kas nozīmīgs, jā, šodien mūsu vairāk vidu. Kā Mūzes, jā. Un Jēzus arī viņiem atbild, jā, kad es esmu dzīvības maize. Jā. Kas pie manis nāk, tam nesalks, un kas man tic, tam neslāps nemūžam, jā. Jā, un šeit jau arī mēs saskatām to, ka Jēzus norāda uz šo garīgo, jā, pusi, nevis uz šo fizisko viņš akcentē. Bet kas bija problēma tajā laikā raksturmācītājiem, daudziem jūdiem vispār? Viņu problēma bija tas, ka viņu reliģija, ticība Dievam, Dieva likuma izpildīšana, viņa bija kļuvuši formāla. Un tāpēc, tad, kad viņi dzirdēja šos Jēzus vārdus, kad es esmu dzīvības maize, jā, un tas ir patiesais ēdiens, un manas asinis ir patiesas dzēriens, kas jūdiem vispār bija ķecerīgi. Jā, un jūdiem likumā skaidri bija rakstīts, mēs 1. Mūzes grāmatā lasam, un arī 5. Mūzes grāmatā, un vēl citās rakstvietās varam atrast, ka ir teikt, vienīgi miesu tās asinīs jums nebūs ēst, jo tā ir dzīvība. Jā. Un tas viņiem radīja sašutumu, kā tu tagad runā par asins ēšanu, pilnīgi pret visu mūsu bauslību tagad. Jā. Bet šeit jau ir tā, Jēzus tā ļoti smalki īstenībā norāda uz to, ka Jēzus asinis dod dzīvību. Jā. Bet to viņi vēl nebija piedzīvojuši. Kaut gan caur upuru viņiem vajadzēja to saprast. Lūk, to es gribēju arī sākumā saprast, vai viņiem vajadzēja to saprast, un kā viņi to saprat, un vai ēšana kaut kur bija svētnīcā? Priesteriem bija jāēd. Lūk, kas viņiem bija jāēd? Skatāmās maizes. Skatāmās maizes varbūt, jā, bet vēl? Šī gaļa. Gaļa, upura gaļa viņiem bija jāēd. Tātad upuris norāda uz Jēzu, un viņi, ņemot šo gaļu un ēdot, viņi jau darīja to. Šis rituāls norādīja, kas cilvēku var glābt. Jā, un tas arī tas pats saredzams arī Paskā svētku iestādījumā. Jā. Atkal tur ir šis neraudzētā maize. Ja? Tātad raugs Bībelē skaitās kā grēka klātbūtne. Ja? Neraudzēta maize, tātad tas, ko nav skāris grēks, tas atkal norāda uz Jēzu. Jēzu neskāra grēks, viņš negrēkoja. Ja? Savas dzīves laikā tikai pēc tam jau, kad viņš mira, viņš uzņēmās visus pasaules grēkus. Otrs, šis paskā upuris, ja, kas tika upurēts, šis nevainīgais jērs, kurš tika cepts ugunī, un viņam nedrīkstēja salauzt nevienu kaulu, ja, kas arī norādīja uz Jēzu, jo mēs arī zinām, kad krustanāvē, kad viņš tika piesists krustā, kad bija šis paradums, ja, sasist lielas, salauzt kājas, ja, lai ātrāk nomirst, lai nemokās tātad ilgi, ja. Bet Jēzus nomira pirms šīs procedūras, un tāpēc neviens no viņa kauliem netika salauzts. Visur mēs redzam šīs norādes uz Jēzu, uz viņa kalpošanu. Jā, paldies, jā. Un tātad svētā vakarēdiena iestādīšana, tas ir galējais punkts, kur Jēzus vēlreiz atsaucās uz šo principu, jā, ēst viņa miesu, dzert viņa asinis, kur cilvēks ņem šo maizīti neraudzēto ēpēdu un dzer šo vīnogu sulu, tad arī par šo Jēzus asinis dzeršanu simbolu. Tas ir simbols, bet kā praktiski, ja? Mums Ilze prasa arī, kā tas praktiski notiek, kā tas dzīvē notiek. Jā, šeit tas nav tāds, ka to ēdot, burtiski kaut kas notiek uzreiz izmaiņas. Jā, jo ir tādas ticības konfesijas, kur saka, ka tajā brīdī pārvēršās par īstu Jēzus miesu un par īstām asinīm. Tas tā nav. Šeit mēs redzam, ka Jēzus arī šajā pašā nodaļā to risina jau. Būtībā viņš pacies, kas pazīst mani, vai kas, ko nozīmē ēst būtībā. Tas nozīmē saplūst kopā ar Jēzu, pieņemt viņu, un pateikties par to, ko viņš ir darījis, un pilnībā pakļauties viņam. Pakļauties viņam, jā. Un arī, mēs lasām tālāk arī tieši to notikumu, ko pēc tam, ko viņš darīja pie
pie šī iestādījuma arī Jūda, tas nodevējs arī bija, viņš arī baudīja, bet viņš šo dzīvību neizmantoja, viņš bija kā nodevējs, un Jēzus par to norādīja. Jēzus to, viņam nebija tā kā aizliedz, kad tas neēdīs, kas nevar, vai arī, kad ēdīs un kad tu būsi mūžīgā dzīvība. Tas to nenozīmē. Jā. Būtībā nozīmē šī dziļākā nozīme, vai būs gatavs pakļauties, paklausīt, nolikt savu es pilnībā un saprast to, ka vienīgais Jēzus upuris ir tas, kas var cilvēku glābt. Un apzināties, ka es esmu grēcinieks un izsūdzēt to un nodot to Jēzum un būt gatavs mainīties. Un šodien šī iespēja arī cilvēkam ir laikmet ilgas tāda grāmata, kur ir ļoti skaisti aprakstīts. Tā tieši, ko nozīmē tā ēst šo maizi un dzert, tas nozīmē, ka mēs šodien varam saplūst ar Jēzu un būt svēti. Tādā brīdī, kad ja mēs esam pilnīgi pakļāvušies viņam un esam salīdzinājušies ar viņu un dzīvot to dzīvi kopā ar viņu. Jā, tā praktiskā daļa tur ir, tas ir vienkārši, ka tu garīgi savā sirdī, savā prātā pieņem Jēzu kā glābēju, ka tu viņu pieņem kā to, kas uzņemās tavus grēkus, kas šķīsta tevi no grēka un kas tev piedāvā šo mūžīgo dzīvību. Un tāpēc, kad mēs ņemam dalību svētā vakarēdienā, mēs to darām pazemībā un ar vislielāko pateicību Jēzum par sniegto glābšanu. Jā, mēs pieņemam un baudot šos simbolus, šo neraudzēto maizi, kas simbolizē Kristus miesu un neraudzēto vīnu, kas simbolizē viņa asinis, kas izlietas par mums, mēs pieņemam, ka Jēzus caur savu nāvi mums ir devis dzīvību. Jā. Un interesanti, ka šī 6. nodaļa noslēdzās ar tādiem vārdiem 63. pantā. Gars dara dzīvu, miesa nedara nenieka. Tad it kā Jēzus arī atsaucās to, ka miesa tas nav nekas, tas ir tikai pārējošs stāvoklis. Tas ir šīs zemes stāvoklis. Un tad viņš saka, vārdi, ko es jums runāju, ir gars un dzīvība. Tātad citiem vārdiem viņš pasaka, ka šī maize, šie vārdi, kā praktiski mēs varam uzņemt Jēzu sevī, tas ir caur Bībeli, lasot Bībeli, mēģinot saprast, ko Dievs grib man pateikt caur šo vārdu. Kur viņš man grib virzīt, kāds mans dzīves mērķis var būt. Es meklēju atbildes Dieva vārdā, caur Dieva vārdu Jēzus runā šodien uz mums, un mēs to uzņemam. Tā kā mēs brokastus uzņemam katru rītu, mēs ēdam. Tāpat arī mums ir šī garīgā maize jāuzņem, šīs Dieva vārds jāatver, jālasa. Un tas, ko tu Āvo teici, kad šī maize, viņa bija neraudzēta, tātad bezgrēcīga. Un ne tikai šī ēst Jēzus miesu un asins nozīmē, ka mēs atzīstam Jēzu par glābēju, bet ka mēs arī tiecamies pēc svētas dzīves, pēc paklausības viņa baušļiem, viņa likumiem, pēc dzīves tādas, kas viņam ir patīkama, ka tas ir mūsu šis te augstākais standarts, uz ko mēs tiecamies, jā. Jā, mēs tiecamies pēc tā piemēra, ko Jēzus mums ir sniedzis. Jā, un viņš vienīgais piemērs mums. Neviens cilvēks nevar būt piemērs, jo cilvēki mēs visi esam nepilnīgi, jā. Bet Jēzus ir pilnīgu dzīvi nodzīvojis, un viņš tādā veidā parāda, ka arī jūs varat to dzīvot. Arī jūs varat uzņemt šo garu un dzīvību caur manu vārdu katru dienu. Tāpat kā es no tēva saņēmu katru rītu, ka es gāju lūgt viņu Eļas kalnā vai kur. Tā arī jūs varat tā dzīvot, un jūs varat būt pavisam citi, jūs varat būt mani pārstāvi, jūs varat nepakļauties sātana uzbrukumiem, viņa kārdinājumiem, jūs varat stāvēt pretī mana vārda spēkā, jā. Ir vēl kas piebilstams pie šī jautājuma? Ne. Jā, labi, slava Dievam, jā, paldies. Un trešais jautājums mums uzdod Estere, viņa vaicā, vai pastāv risks, ka mēs kā adventisti nepiepildām pēdējo dienu misiju, līdzīgi kā Izraēla tauta Bībeles laikos. Ļoti aktuāls jautājums, un man būtu interesanti parunāt ar Esteri, kāpēc viņai šāds jautājums ir radies. Bet, ja mēs runājam par šo adventistu misiju, pēdējo dienu misiju, ko tad, Āvo, tu atbildētu cilvēkam, kurš tev prasītu, kāda ir 7. dienas adventistu misija?
Nu, tā vienā, divos teikumos, ko tu sacītu. Jēzus vārdi. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem. Dariet par mācekļiem, jā. Tu domā, ka baptists atbildētu savādāk vai luterāns? Es domāju, ka nē. Jā. Tad jau adventistiem nav nekādas misijas. Ja mēs atveram šo te adventistu mājaslapu, piemēram, tur ir rakstīts adventistu misija. Kāda ir adventistu misija? Raivi, tu vari pateikt, kāda ir adventistu misija? Adventistu misija ir tā sludināt arī eņģeļu vēsti. Tas, kas ir atklāsmes grāmatā, tieši konkrēti vērst uzmanību uz to, ka Dievs ir kā radītājs, atzīt Dievu kā radītāju un aicināt ievērot Dievu likumus. Jā. Tātad jūs jau pareizi vaicāt, tajā misijā ir iekļauts tas, ko tu teici, darīt par mācekļiem. Tieši tā, jā. Tur ir iekļauts arī šī trīskārtīgā eņģeļa vēsts, kas darīt par pareiziem mācekļiem. Ja mēs savienojam šīs divas rakstvietas kopā, tad trīs eņģeļa vēsts un Jēzus aicinājums, tas darīt par pareiziem mācekļiem, ar pareizu izpratni par Dievu vārdu. Un trīs eņģeļa vēsts ietver sevi arī vairākas sadaļas. Pirmā sadaļa ir tas, ka Dievs ir radītājs, viņa likums, sabata bauslis, un svētums, tiesas laiks. Un tad otrā un trešā eņģeļa vēsts ir ļoti specifisks. Ko viņi saka? Kritusi lielā Bābele. Un trešais eņģelis saka? Izejiet no tās ārā. Ja ne, tad jūs skars pēdējās mocības, kas nāks par šo zemi. Tātad šeit mēs redzam, ka šī misija, trīskārtīga eņģeļa vēstī, arī šī vēsts, kas ir iekļauj, ir brīdināta cilvēkus par to, kad ir pēdējais laiks pienācis. Un es domāju, ka gan Esterei, gan arī man, godīgi sakot, es neredzu, kad šis brīdinājums tiktu sludināts, kad advents tauta kaut kur minstinās un baidās šo brīdinājumu izteikt, varbūt tomēr vēl nav tā Jēzus nākšana tik tuvu. Nē, ir jau tuvu, mēs jau esam jau tuvu, bet kas to zina, varbūt vēl paies laiks, varbūt vēl 100 gadus mēs te dzīvosim un būsim, un tas ir tas, kas rada šo, varbūt tādu šaubas par to, vai adventisti šo misiju piepilda. Viņi it kā statūtos ir rakstīts, trīskārtīga eņģeļa vēsts. Jā. Bet no katedrām reti mēs dzirdam par to, ļoti reti. Kaut kur publiskās pasākumos mēs arī baidamies izcelties, atšķirties no pārējiem konfesijām. Un mēs tā kā saplūstam un paliekam uz to, Kristus māceklība, pareiza dzīve, un ar to mēs apmierinamies. Tā kā. Tas brīdinājums, nerunāsim pat par to, ka pat mums adventistiem tas varbūt kaut kur izplēn, ka mums ir jādzīvo ar apziņu, kad mēs varam aiziet pazušanā, mēs varam aiziet bojā, un kaut kur gribam tajā pozitīvajā gaisotnē dzīvot. Tā jau te aprakstīja to stāvokli, par kuru arī Jēzus atklāsmē rādīja Jānim, kas ierakstīts atklāsmes grāmatā attiecībā uz Laodiķijas draudzi. Attiecībā uz pēdējo draudzes laikmetu. Uz pēdējo draudzes laikmetu, ko mēs uzskatām, ka tas ir tas laiks, kurā mēs dzīvojam. Un kur Jēzus arī atklāsmē pasaka Jānim, kad šis laiks, un draudzi, viņš saka, tu neesi ne augsts, ne karsts, tad ar remdenā stāvokli. Un ar to viņš nebeidz, viņš saka, tā kā tu esi ne augsts, ne karsts, es tevi izspļaušu no savas mutes, ļoti vienkārši. Un Jēzus arī, piemēram, stāstot līdzību par kāzām Lūkas evaņģēlī 14. nodaļā 23. pantā, viņš saka, tad kungs sacīja kalpam, ej uz lielceļiem un sētmalēm un spied visus nākt iekšā, jo tie izredzētie atteicās, lai mans nams būtu pilns. Un es jums saku, neviens no lūgtajiem viesiem nebaudīs manu mielastu. Šeit, protams, Jēzus runā par izredzēto Izraēla tautu, kā izredzēto tautu, kas pazaudēja savus pilnvars. Es varētu teikt tā, ka zināmas līdzības, ļoti lielas līdzības ir redzams, kad ar Izraēla tautā. Mēs redzam, kā viņiem gāja. Viņi mēģināja vienu mēru kaut kā pielīdzināties tai apkārtējām tautām. Jā. Un šādu pašu kļūdu mēs cilvēcīgi mēģinām atdarināt visu laiku. Jā. Un es domāju,
tā lasot Bībelē, mēs redzam, ka tur nav konkrēti, mēs nevaram pateikt tā tieši konkrēti, tagad adventists tiks arī pieņem šo tieši pasludināšu beidzamo vēsti, ir aicinājums to darīt, draudzē, ir dots viss iespējas. Bet vai viņi izmantos? Es domāju, ir tā, ka mēs esam ļoti daudz un ļoti dažādi cilvēki, un nav viss tāpat kā Jēzus laikā bija gatavi, kas sekoja, bet tieši, kad šīs grūtības vai kad ir jābūt izšķirošajos brīžos, kaut kā izplēna, un arī tad pazūd šī dedzība, pazūd šī nodošanās, svētais gars, nav tas, kas darbojas un nenotiek. Kavēklis ir vienmēr tad, ja cilvēks skatās atpakaļ uz šiem cilvēcīgiem saviem plāniem, savām domām, nepakļaujās tieši konkrēti, kā Dievs ir sacījis. Un zināmā mērā, pat skatoties uz šodien, mēs kā esam 100% Laudikijas stāvoklī, kad mēs it kā domājam, ka mums ir patiesība, bet mēs neko nedarām. Mēs esam pārliecināti it kā par to, kad ir zināms, bet tur tā ir lielākā kļūda, un tur ir rakstīts pēciet, kas ir jādara, kā ir jārīkojās. Jā. Bet vai esam gatavi izanalizēt un skatīties Dievu vārdā? Pēc no manis zelta ugunskvēlē kausēt. Iedomājies, ugunskvēlē kausēt. Kas tas ir? Ticība pārbaudīta. Caur grūtībām, caur to, ka tev izsmēj, ka tev nicina. No tā tieši bieži vien baidās. Un tāpēc arī un klusējam un neko nesakam, negribam atšķirties. Tas ir jebkurā laikā, mēs katrs cilvēks ar to saskaramies. Pat no mazām bērnām. Mazas bērns jau skolā ar to saskarās. Tu esi savādāks. Tad tev ir jānostājās, vai tu esi tomēr ar to pārliecināts, vai tomēr tu sāc klusēt. Un tas aiziet līdz pat tādam līmenim, pat līdz pašam augstākajam, līdz pat mūsu iestādes pats atbildīgākajiem vadītājiem, jebkuros līmeņos. Tā ir atbildība, kā mēs izturamies. Bez šaubām mēs redzam Kristus dienas, kad viņam 3 gadi tikai bija laiks, kad bija iespēja sludināt. Viņu pat jau pirmajā reizē gribēja no dievnām, kad viņš pasludināja patiesību, gribēja nostumt gravā. Ja Dievs nebūtu divšķies spēks iejaucies, viņš jau būtu, jau pirmā reizē viņu gribēja izniegt. Mēs redzam, un pēc 3 gadiem viņš tiek piesists krustā. Tāds ir šis ļaunums uz šīs pasaules. Un ja draudze nostājās, un tiešām visi ir gatavi ar šo nodoties, tad, protams, ka Kristus būtu varējis arī ātrāk jau atnākt, vai arī notikt, mēs neesam gatavi. Mēs neesam atsaukušies, un tā ir tā problēma. Un arī es domāju, ka risks pastāv, arī būs no malas, tie nebūs tikai, būs cilvēkā, tad 1840. gados, kad pētīja Dievu vārdu, kad bija dažādi cilvēki, kas cits pētīja, un Dievu gars pamudināt, un tie arī būs, kas varēs liecināt par to Dievu. Tieši tā, Raivi, jo ļoti interesanta bija uzruna 11. marta sabatā Rīgas 7. draudzē, jūs varat pastīties, kur runāja mūsu brālis Miks, viņš stāstīja par šo adventistu identitāti, un, protams, nevar noliegt, ka adventes kustība ir pravietiska kustība. Dievs tai uzticēja noteiktu vēsti, noteiktu uzdevumu, bet vai šodien tas tiek piepildīts, to katrs var redzēt un izdarīt secinājumu. Bet ir laba vēsts jau no senās vecās derības laikiem. Jesajas grāmatā 1. nodaļā tur tādi no 5. līdz 9. pantam, kas būtībā ļoti labi raksturo gan to, varētu teikt, skumjo situāciju, ko mēs šodien redzējām un pārunājām, gan arī to cerību. Un tur Dievs saka caur pravieti Jesaju, pa kādu vietu jūs vēl vairāk lai sit, ja jūs jau tā ar vien vēl jo vairāk kāpjaties projām. Visa galva ir slima un sirds ir vāja, no kāju pēdām līdz pakausim nav tur vairs nekā vesela, tikai vātis un brūces un jauni ievainojami, kas nav apkopti, nav pārsieti un ar eļļu ieziesti. Un tad viņš saka, bet pāri palikusi ir Ciānas meita, kā būdiņa vīna dārzā, kā sarga mājiņa sakņu dārzā, kā no visām pusēm ieslēgts sarga tornis. Ja tas kungs Cebots mums nebūtu saglabājis šo mazo atlikumu, mēs būtu kā Sodoma un līdzinātos Gomorai. Tātad šī labā vēsts ir tāda, ka Dievs saglabā savu atlikumu visos laikos. Un šodien es negribētu varbūt tik kategoriski, lai mēs būtu un teiktu, ka adventistu draudze nedara savu misiju. To dara atsevišķi indivīdi, kas to saprot, kas šo atbildību nes, kas Dievu priekšā
atbild par to un rīkojas saskaņā ar savu sirdsapziņu. Bet gribētos, lai arī draudzes vadība to atbalsta, lai arī viņi nostājās nevis, kā tu teici, kā skolā skolnieks klusiņām kaut kur maliņā nolien, lai neviens viņu neaizskartu, bet lai viņi stingri nostājās un atbalsta šos cilvēkus, kas kā indivīdi saprot šo misiju un dara pēc savas labākās sirdsapziņas. Un, ja tagad atbildēt vajadzētu Esterei, vai varbūt tā, kad adventisti neizpildīs savu misiju? Šī misija tiks izpildīta. Bet vai tas... Jā, vai to izdarīs visa adventistu draudze? Es ļoti šaubos. Un, būs atlikums, kas to izdarīs. Būs atlikums, kas to izdarīs. Ir teikts, ka būs tāds stāvoklis, ka liksies, ka draudze ir pilnīgi kritus. Jā, tas tieši praviešu garā, šis citāts ir, bet rakstīts, ka draudze nekritīs. Un tad jautājums, kas tad ir šī draudze? Vai tad viņi pasaka, bet adventistu draudze kā organizācija paliks līdz Jēzus nākšanai? Arī viņi to nepasaka, jā. Līdz ar to, Tas nozīmē to, ka nebūs jauna kustība. Jā, jauna pravietiska kustība vairs nebūs. Jā. Tas, ko pasaka. Bet šī trīskārtīga eņģeļa vēsts, viņa izies pa pasauli, viņa tiks pasludināta ar spēku, kā pēdējais brīdinājums. Un Jāņa evaņģēlijā Jēzus sacīja, tie jūs izslēgs no draudzes un nāks stunda, ka tas, kas jūs nonāvēs, domās ar to Dievam kalpojas. Jā, tad viņš atkal šeit runāja par to laiku, kad mācekļi tiks vajāti, apustuļu draudze tiks vajāti, un tikpat labi mēs to varam attiecināt uz pēdējo laiku, kad es pieļauju, kad arī no adventistu draudzes beigās tiks izslēgti šie cilvēki, kas pēc savas sirdsapziņas pasludinās šo brīdinājumu vēsti pasaulē pēdējo, viņi būs uzskatīti par dumpiniekiem, nemiercēlājiem. Un es nezinu, es nevarēju atrast šo citātu, bet man tā atmiņā ir iesēdies kaut kur no praviešu gara, ka es lasīju, kad tiks atmestas veselas savienības. Jā, tas nozīmē, iedomājieties, savienība. Zvaigznes izdzisīs. Jā, un zvaigznes izdzisīs un veselas savienības aiziet nebūtībā. Tas nozīmē šo organizāciju, jeb šo savienību Dievs uzskata kā pilnībā nederīgu, neatbilstošu tai misijai, kas viņai bija uzlikta. Jā. Bet tas nenozīmē, ka šie indivīdi nepasludinās šo vēsti. Un tas, ko tu teici, kad nāks ārā cilvēki tāpat kā 1844. gadu no citām kūtīm, tāpat arī nāks no visām konfesijām, kuri uzskatīs, ka šis laiks ir tik nopietns, to nevar klusēt, viņi nekaunēsies, viņi izies šai pēdējā brīdinājuma vēstī un pasludinās to, un daudz cilvēki atgriezīsies pēdējā brīdī, tā tad var teikt. Tā kā... Tas ir vēlīnais svētā gara lietas, kad svētais gars tā uzrunās cilvēku sirdis, kad tie, kas būs iepazinuši šo vēsti, viņi nevarēs klusēt nevienu brīdi. Nevienu brīdi, jā. Un tas ir brīnišķīgs laiks, kas mums ir priekšā, un arī šīs mūsu pārdomas arī mudina un rosina uz to, ka mums katram personīgi ir jāatbild, kādas iespējas mēs izmantojam, ko mēs cilvēkiem sakām par pēdējo vēsti Dieva šajā pēdējā laikā, kurā mēs dzīvojam. Vai mēs kaunamies vai nekaunamies no tā, vai mēs kaut ko nomazinam vai nenomazinam no tām prasībām un standartiem, ko Dievs ir uzlicis. Tā ir praktiskā dzīve. Tā ir praktiskā dzīve. Praktiskā dzīve jau šodien, vai mēs tomēr vēlamies salīdzināt, kļūt līdzīgi šai pasaulē, vai tomēr mēs atšķiramies un ar praktiski arī savā dzīvē atšķiramies. Jā. Un esam par lieciniekiem. Jo to nevar neredzēt. To nevar neredzēt. No to mēs saskaramies, un tā ir tā, katram personīgi jāizšķirās. Vai viņš iet tajā plūsmā, vai... Jā. Un te ir ne tikai šī vēsts pasludināšana kā teorija, bet tā kā teici, bet praktiska dzīve. Es nelietoju alkoholu, es varu būt alkoholiķis, es esmu dzirdējis, kuri staigā un sludina tagad par Bābeles krišanu, bet viņš ir pats smird pēc paģirām nāk un viņš domā, ka viņš sludina vēsti. Tas ir arī Sātans zina un daudz ko var pateikt, bet viņa dzīve bija, kad viņš nepieņēma to, viņa neapliecināja to arī tāda arī, Jūda, viņš arī bija gatavs, it kā viņš vēlēs, lai Kristus kaut ko dara, viņš pārdeva sev nododams, kaut gan nesapratu pēc tam, tas bija par vēlu, viņš nesaprata, ko dara, tas arī šodien notiek. Tu gribi kaut ko piebilst tāvo vēl? Jā, un lai šī cerības un gaišā nots arī mūs visus pavada,
pēc šiem 3 jautājumu aplūkošanas, un Titus vēstulē 2. nodaļā 11. līdz 13. pants, lai mūs pavada, jo ir atspīdējusi žēlastība, kas nes pestīšanu visiem cilvēkiem, audzinādama mūs, lai atsacīdamies no bezdievības un pasaulīgām iekārēm, lai mēs prātīgi, taisni un dievbijīgi dzīvojam šinī laikā, gaidīdami svētlaimību, uz kuru ceram, un lielā Dieva un mūsu pestītāja Kristus Jēzus godības atspīdēšanu. Ar šo domu mēs varam noslēgt, ar šo cerīgo domu, gaišo domu, ar šo uzstādījumu, ko mums Pāvils vēstulē Titum atstājis ir. Un novēlam tiešām arī mūsu klausītājiem šo piedzīvot, izdzīvot, ko nozīmē ēst Kristus miesu, viņa asinis, ko nozīmē dzīvot šajā labākajā dzīvē, pārākajā dzīvē, gaismā lielākā un skaidrākā, kāda vien var būt uz šīs pasaules, dzīvojot saskaņā ar šo Dievu vārdu, saskaņā ar viņa prasībām, nekaunoties par to, un vēl daudz citus iedvesmojot, sekot šim pestītājam Jēzum Kristum. Un, ja jums ir jautājumi radušies, sūtiet to mums, kā jau jūs to varat atrast, šīs saites, iesūtiet šos jautājumus. Mēs, kad sakrāsies 3 jautājumi, tad mēs arī veidosim nākamo raidījumu, jo šis Zintas jautājums, tas jau bija no senāka laika, gaidīja, un Ilze iesūtīja vēl jautājumu, un Estere vēl, tad mēs varējām gatavot šo raidījumu. Jā. Tā kā, ja jūs iesūtat jautājumu un esat pirmais, esiet pacietīgi, varbūt jums jāpagaida būs, kamēr vēl kāds 2. un 3. pienāks, tad mēs varam veidot raidījumu. Un lai Dievs tiešām jūs visus svētī, un nobeigsim ar tādu gaišu lūkšanu kopā ar Āvo. Mūsu godības un mīlestības pilnais debes Tēvs, mēs esam Tev pateicīgi par žēlastību, kas no dienas uz dienu plūst pār mūsu dzīvēm. Mēs pateicamies arī, ka Svētā gara vadībā mēs esam saņēmuši šos jautājumus, un arī Svētā gara vadībā varējām sagatavot atbildes, un mēs lūdzam par mūsu klausītājiem, par tiem, kas uzdev šos jautājumus, Kungs, dāvā savu žēlastību, un mēs ticam un ceram, ka tās atbildes, kas ir sniegtas, ka tās būs par svētību katram no mūsu klausītājiem un palīdzēs nākt pie pareizām atziņām, un mēs arī lūdzam, Kungs, lai Tu visiem mums, kā Taviem bērniem, kā Taviem kalpiem, palīdz iedegties par patiesības vēsti un tiešām to pasludināt ar spēku, kas plūst no Tevis, ar Svētā gara vadību un ar šo lielo apziņu, ka Tu mums esi uzticējis šo nopietno uzdevumu pasludināt trīskāršīgo eņģeļu vēsti un pasludināt to, ka tikai Tu esi Kungs, kura priekšā mums ir jāzemojās, kura vārds mums ir jāpaceļ, un ka Tu esi tas, kas var glābt cilvēku, un nav neviena cita, kas to varētu dot. Mēs lūdzam, lai Svētā gara vadība ir ar katru mūsu skatītāju, katru mūsu klausītāju un arī ar visu adventistu saimi. To lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.